Sveiki, mīļie vērši! Jūs esat man atlikuši pēdējie, ko jūs esat. Un pastāstīšu pirms par septembra prognozēm un padomiem. Šo es skatos kā septembra pirmo daļu, un šī ir kā septembra otrā daļa. Ja? Lūk, nu ko, septembris ir dūšīgs mēnesis, un jums ir iedota drosma, lai tiktu galā ar visādiem dažādiem izaicinājumiem. Es jums pateikšu tā, jums ir šeit divas spēcīgas norādes uz tādu atjaunošanos, uz tādu celšanos kā fēniksam no pelniem, uz atzimšanu. Par to runā gan šī te runa, gan šī te kārts, ja? Un kaut kādā ziņā arī šī, bet atslēgas vārdi, ja? Tā kā tas ir tā diezgan spēcīgi, ja? Tāda atzimšana un atjaunošanās. Ja? Un jā, tā tad situācija, kur tu celies, atzimsti un atbrīvo šo te savu enerģiju un savu spēku. Lai kā arī te izskatās, lai kā arī mēs jau redzam, ka tāda spriedzīte ir, jo te kaut kas tur tiek raidīts un tev ir jāatvaira, ja? Bet šoreiz ir izcelts tieši tas moments, ka tev nevajag baidīties, jo šeit patiešām ir daudz atzimšanas un auglības enerģijas. Un šeit ir kā reiz iespēja aizlaucīt visus savus šķēršļus un līdz ar to arī bailes visas aizlaucīt prom, lai atbrīvotu vietu jaunam sākumam. Te tas ir pilnīgi viennozīmīgi. Te ir ļoti spēcīga tāda enerģija, tā teikt, caur ērkšķiem, reāli uz zvaigznēm, ja? Caur kaut kādiem, jā, šķēršļiem, caur to pārvarēšanu ir fantastiski aiziet lietas, ja, un te jau vienkārši aiziet lietas tās, kas varbūt pat bija, nebija gājušas, ja, un kavējās un bija aizķērušās, ja. Tātad septembra pirmā puse. Jā, tā ir, tas ir tāds mēnesis, tas prasa šo te spēku. Starp citu jums te ārkārtīgi daudz par seksualitāti. Tā seksualitāte arī var uzplaukt, ja, atjaunoties. Tas ir labi, jo tā ir kundalīni enerģija šeit aktivizējās. Ja. Jā, ļoti, ļoti daudz transformējošas un dziļas enerģijas, pat maģiskas, un tāpēc, jā, tāpēc, ka tā ir dziļa pārveides enerģija. Un viss jums te kopā, jā, arī vienlaicīgi tiešām jūs varat arī sajusties seksuāli pievilcīgs, ja jums tas ir aktuāli, jā, vai arī vienkārši tāds radošums, jā, tā kā tas ir viss forši. Uzdevums tātad tev jātiek galā ar šīm te bailēm, jā, bailēm. Un drosmīgi jāatbrīvojās no kaut kādām vecām lietām, kas nedara, jo tiešām jādod vieta jaunajam, jo tur būs jāsēj jaunais. Ja? Arī šeit ir par ilgtermiņa mērķiem. Tas nozīmē viss, kas īstenībā nav ilgtermiņa, drīzāk līdzinās tādām ilūzijām, un arī no tām notiek atbrīvošanās, ja? Un tāpēc jau tas spēks te ir klātesoši, ja? Jo tu būtībā caur to sevi atver šīm te liktenes dāvanām. Ja? Jā. Nu, lūk, tā kā psihoseksuālie impulsi te ir daudz, ko tu vari izmantot savai pārveidēji. Šeit vēlmes arī ir daudz, tādas patiesas vēlmes, ja, tas ir tāds arī ļoti liels spēks, kas ir īstenībā nepieciešams vēlēties, lai kaut kas notiktu, un te tas ir, jā, pārmaiņas krasas,
arī var notikt, un kā jau es teicu sākumā, tas var būt pat radīt kaut kādu trauksmīti, spriedzīti, ja, bet tas aiziet, nu, tā tad paskaties uz salūtiem, ja. Tā kā ļoti, ļoti labi, ja. Te ir tāds brīdinājums, ja, te ir brīdinājums, ja. Cik spēcīga enerģija, un tagad tu atbrīvojies no visām bailēm, paranojām, un ja nepieciešams, tu pat vari atbrīvoties no kaut kādām neveselīgām attiecībām, pielikt punktu, ja, tas ļoti atbloķē šo te jaudu un spēku, ja, tas viss iet prom, tas ir tikai labi. Nu, un tā tad ienāk šis te jaunais, ja, jaunais reku klauvējās, jau nāk, gatavs, jau nonuļojies, gatavs sākt ar jaunu ticību, ar jaunu uzrāvienu, jā, ceļu. Un kas ir svarīgi, ir ļoti svarīgi. Tu kaut ko ļoti vēlies, jā, bet tikai nepieķeries gaidāmajiem rezultātiem, jo tas atkal ir kaut kas no ilūzija lauciņa. Tāpēc, ka tas, ka šeit lietas rāda kā mainās, jā, tas ir skaidrs, ja, un ja tu pieķeries kaut kādam gaidāmajam rezultātam, tu viņu vari izdomāt un nospraust sev kaut kādu mērķi, bet te ir jābūt ar atvērtu prātu, ja, un jāļauj pasaulē būt mainīgai, tāpēc, kad mainībā ir attīstība, kā jau teicu, ja, tu esi attīrījusies no tā negatīvā, kas tev arī šeit ir notiek atbrīvošanās no tā negatīvā, jā, tev šeit ir ar to jāpastrādā, jā, jo no tevis tiek prasīta ļoti liela emocionāla inteliģence, jā. Bet tas tikai nozīmē, ka tu to vari izdarīt, ja jau tas ir atnācis. Jo, ja mēs esam emocionāli inteliģenti reaģējam, tad mēs neieejam kaut kādās emociju varā, nenokļūstam paranojās, bet mēs vienkārši saprotam, kas pa lietu un pieņemam atbilstošus lēmumus, ja, un virzamies uz priekšu, kā jau es teicu, ja, kur tu jūti, ka kaut kas ir jānogriež, tu arī apzināti nogriez, ja, un tās bailes aizies līdz ar taviem apzinātajiem saprātīgajiem, inteliģentajiem lēmumiem, jā. Tā kā jā, tā tas ir, un tu būtībā atver sevi veiksmei, jā. Lūk, nu jā, šeit tā tēma tā kā paturpinās, jo šeit bija jāstrādā ar bailēm, un šeit ir teikts, ka, nu, ir jāpāriet no bailēm uz priecīgu dzīvi, ja apstākļi tiek radīti, ja. Tāpēc, nu gan tā paranoja jāatstāja aiz muguras, ja. Šis ir laiks arī, kad es saku, vai nu atkrīt kaut kas, vai nu šie te pārpratumi tiek noskaidrot un beidzās kaut kādas konflikta situācija, ja. Bet viņi beidzās, jā. Un nu, gan vairs nevajag raizēties, ja? Šī dievišķās aizsardzības rūna ir atnākusi apgriezta, ja? Tas nenozīmē, ka tev nav dievišķā aizsardzība, bet tas ir, kā padoms tiek uzsvērts, ja? Tiek uzsvērts vēl vairāk, ja? Ka pirmkārt tev atgādina, ja? Ka, lai, nu kā mums tas teiciens, sargi sevi un Dievs tev sargās, ja? Un tad paskaties uz savām dzīves jomām, kur tad tu jūties visneaizsargātāk, jā, un visnestabilāk, jā. Un tad arī tev ir jāapdomā arī, kas ir tiešām tavas grūtības, un kas ir īstenībā ne tavas grūtības, kas uz tevi patiesībā neatiecās, jā. Tātad šo te tu noteikti vari atgriezt pareizā pozīcijā, jā. Tāpēc, ka mums visiem vienmēr ir pieejama aizsardzība, jā. Bet, jā, tev
tev arī pirmkārt, lai dabūtu šo te, lai tu aktivizētu šo te ar aizsardzību uz pilnu jaudu, tev ir jātiek galā ar šo te negatīvo, un tev tas ir jāatlaiž, jā. Nu, tas arī te būs no sērijas, ka tu sargi pati sevi, ja. Ja ziniet, tas tā ir, ja tavā laukā tevī pašā nav ne kripatiņas, teiksim, agresijas, ja, tad tavā dzīvē nevar ienākt situācijas, kas ir, nu, agresīvas. Tas jau ir, par to jau ir runāts, arī psiholoģijā runā, ja, jo tās enerģijas jau ir līdzīgas gan upurim, gan šim te pāridarītājam, varmākam, ja. Tad es nesaku, ka kaut kas varmācīgs nosāk, bet es vienkārši to principu saku, ja, ka tas ir tavs ceļš uz tavu aizsardzību un dievišķo aizsardzības tādu ritīgu pieslēgšanos un atbloķēšanu, ja, ka tev pašai ir jāatlaiž sevi šis te, nu tiešām tev ir jātīrās priekš tā, lai tevi pilnā jaudā aizsargātu dievišķie spēki, ja, ko viņi ļoti vēlās darīt, protams, ja. Lūk, nu tā, tāpēc, jā, un tas viss notiek, un nu jau ir laiks dzīvot ar šādu te, jo šis te padomu kārts, ja, un te ir uz pilnu klapi un ar pilnu atkal atjaunot uzticēšanos. Atjaunot uzticēšanos, tas nenozīmē, ka tev jāturpina ticēt kaut kam, kur tieši kā reiz vajadzēja nogriezt, ja, šo te saikni, bet, kā jau es teicu, tās emocijas ir priekš tam, lai tu izdari, lai tu saprastu, kas ir pa lietu un izdarīt kaut kādu attiecīgi rīcību, ja, viss. Un uzticēties ir jāturpina spēt, ja. Un pat, ja tu zini, ka tur ar to cilvēku, teiksim, nav pa ceļam, nu, piemēram, ja, un tad tu tur nogriez, ja. Bet, jā, es gribu vēlreiz uzsvērt, ja, ka šeit ir mainība, šeit ir ļoti daudz lietas, kas notiek, un šeit ir ļoti daudz tādu pozitīvu pagriezienu notikumu, ja, tādas straujas izmaiņas, ja, tā kā ļaujies šīm te izmaiņām, nepieķeras nekādā gadījumā, ja, jo tas ir noteikums, lai piepildītos labais, tad nedrīkst pieķerties gaidāmajam gala rezultātam, ja, jo saprotiet, tas ir uzreiz noslēdz attīstību, bet jūs paši saprotiet, ka to jau nepieļaus uz ilgu laiku, ja, tai attīstībai ir jābūt un jānotiek, ja, tāpēc tā. Tāpēc tieši tā, kā es teicu, vispār brīnišķīgi, ja, brīnišķīgi. Tik saproti, tik daudz lietas notiek, saproti, kas ir tev prioritāte, ja, jo visu varbūt pat tā nevar uzreiz un visu var būt, ja, bet ja tu saproti, kas ir prioritāte, ja, tad arī vieglāk paliek, ja, kad tu zini, uz ko tad virzīt to savu uzmanību pirmām kārtām, ja. Nu tā. Tā kā jā, te otrā pusē tiešām pavarās daudz negaidīt veiksmīgu pagriezienu situāciju. Tālūk. Jā, Metatrons arceņģelis ir gatavs pieslēgties un tev palīdzēt pārvarēt stresu, jo paskaties, tev it kā jāpārvar tie bailes, ja, kas tiek raidīts kaut kādi baiļu impulsi, ja, un te atkal paskaties, kādi impulsi tev tiek raidīti, ja, nu tāds ļoti, ļoti impulsīvs mēnesis, ja. Atkal tādu ļoti patīkami šokējoši impulsi, ja, un tas, jebkurā gadījumā ir stress, ja, vai tas negatīvais, vai tas pozitīvais, bet stress ir daudz, ja, bet ļoti labas lietas ir arī daudz. Jā, īstenībā jau stress ir vajadzīgs dzīvē, bez stresa nav attīstības, kā mums mācīja. Es kaut kā atceros šo te lekciju par stresu, kur augstskolā, ja, kur stāstīja kā zivtiņas, ja, kur saudzē mākslīgā ūdens tilpnē, viņām vairs nav stresa, un viņas vairs neaug tik lielas, ja, kā dabīgos apstākļos, jo viņām ir tik mierīga dzīve, ka viņām vairs, nu, tā kā nevajag tā attīstīties un tā paplašināties un palikt lielām. Viņām tāpat ir labi, neviens viņām tur neuzbrūk un tā. Nu, es skaidroju to līdzību. Tā kā šeit ir ļoti daudz attīstības, šeit ir atzimšana, ja, šeit ir jauns sākums, ja. Viss, kas ir jādara, ir jāatbrīvojās no piesaistēm, jāatbrīvojās no bailēm un no kaut kādām negatīvām lietām, ja, kaut kādām toksiskām jūtām, ja.
un tev pavarās fantastiski aiziet viss, ja. Tālūk. Mīļie vērši, ja jums šis te rezonē, es jūs aicinu pievienoties maksas grupām par ziedojumiem, lai uzzinātu tādu padziļinātāku vēstījumu, jau tādu no augstāka plāna. Šeit ir eņģeļu kārts, šeit ir viedais padoms, un šeit ir tava mēnesa dieviete, septembra dievieta patronese, ja, kas tev palīdzēs izniest šīs te enerģijas. Un šeit ir fantastiski vēl dziļāki padomi, kas vēl vairāk labāki uzsver to būtību un virzību. Ja tu to vēlies, ja tev tas ieinteresēs, nāc droši pievienojies uz šīm te grupām par ziedojumiem. Šeit arī apskatīsimies 8 tādas konkrētas situācijas, pavisam konkrētas 8, 120, pat vairāk, ja, kaut kādi konkrēti momentiņi tavam mēnesim, ja. Ja vajadzēs, tad noskaidrosim kaut ko sīkāk. Noteikti droši pievienojies, ja vēlies arī man atbalstīt, protams, tas arī ir, es ļoti esmu pateicīga par to, bet, ja nē, tad, lai tev ir brīnišķīgs septembris un atļauj man lūdzu piedāvāt tev arī padomāt un apdomāt par taro rūnu kursiem, kas ir burvīgi, ir transformējoši, fascinējoši. Tie sākās novembrī 11. Šādus kursus vadīju jau pagājuši gadu un aizgāja ārkārtīgi dziļi, es lieku vecos tarau kārtas arkānus, ja, ar rūnām, un tas nav ar prātu izdomāts, jo ar prātu mēs ieietu tur diezgan lielās pretrunās, jo tās ir divas dažādas sistēmas, ja, bet visuma likumi ir viena un tie paši, es pārliecinos, tāpat tās kā šeit es redzu, kā ļoti papildina viens otru, gan kārtas ar rūnas skaidrojumu, gan rūna kārtas skaidrojumu, tas vispār ir kaut kas unikāls, ja, jo mēs ņemsim par pamatu Vaita un Kraulī kavu. Tās ir divas dažādas, ne dažādas, jā, īstenībā Kraulīs, protams, ir savādāks, mēs esam pieraduši pie Vaita, ja, bet viņi tomēr apvienojumā ir ideālais tandēms, lai kā viņi viens otram riebās, ja, jo viens tā kā ir vairāk tāds manā skatījumā baltais maks, otrs melnais maks, ja, bet tāda arī ir dzīve, ja, un tā patiesība ir tomēr šī te abējādība, ja. Tātad sakrālā numeroloģija, sakrālā ģeometrija, bez kabalas dzīvības koka arī neiztikt, jo Kraulīs ļoti uz viņu atsaucās, un arī Vaitam ir savi sižeti kārtīs kabalas kokam, un mēs ejam dziļumā, dziļumā, dziļumā. Un pleca sajūta ir kolosāla, tāpēc, ka tie vēstījumi ir tik dziļi, un katra nodarbība tiešām dziļi rezonē tieši ar tavā dzīvē notiekošo, un pēc novērojumiem arī ar to, kas pasaulē notiek. Un šajā netik vienkāršajā laikā, man liekas, man personīgi tas ir numur 1. Jā, tāda pleca sajūta, ja, ka tu redzi, ka nekas nenotiek, nejauši, nekas nav haotiski, īstenībā viss tiek vadīts, lai arī mēs nevaram saprast, bet viss ir vadīts. Un šī te apzinātība, šī te apzināšanās ļauj vēl vairāk savienoties ar šo te savu augstāko es un saņemt šos te vadības, tādas augstākās vadības norādījumus. Un tas ir tāds iekšējs miers, ja. Un mēs tikko runājām, ka tas ir tik svarīgi, lai to savu lauku un savu apkārt šo te telpu uzturētu gaišu un mierīgu. Tas ir tik svarīgi, un tas var ļoti, ļoti palīdzēt un būt atbalstoši, mīļie vērši. Tā kā novēlu jums brīnišķīgu septembri un gaidīšu jūs kursos un grupās, ja? Vai arī tiekamies Zemapziņas grupā, kas ir absolūti pavelti, es ar prieku tiešām dalos. Lai jums brīnišķīgs septembris, tā!